Drošības instrukcija darbam ar ripzāģi. Darba galda sagatavošana darbam. Pedagogs apskata iekārtu un pārbauda darba virsmas apgaismojumu, elektroierīces iezemējumu, pārliecinās par asmeņa brīvu griešanos. Pirms darba uzsākšanas uzģērbjam piemērotu priekšautu, un uzliekam aizsarga brilles, jo tās aizsargā no skaidu iekļūšanas acīs. Sakārtojam garus matus ar matu gumiju. Sakārtojam darba vietu, noņemot visus nepiederošos priekšmetus. Pedagogs kopā ar audzēkni pārbauda zāģējamo materiālu, tam jābūt bez citiem priekšmetiem, tādiem kā skrūves, naglas, skavas vai koka zariem. Jebkurš no iepriekš minētiem priekšmetiem var veicināt ripzāģa asmeņa vaļīgumu un kļūt par bīstamu rotējošu asmeni. Audzēknis pārbauda ripzāģa ieslēgšanas un izslēgšanas pogas darbību. Zaļā ieslēgšanas poga, sarkanā izslēgšanas poga. Audzēknis noregulē vajadzīgo zāģēšanas izmēru. Novieto materiālu uz darba virsmas tā zāģēšanai. Ieslēdz darba galdu. Kad darba galds ir ieslēgts, atļauj asmenim sasniegt pilnu ātrumu un tikai tad uzsāk paredzēto zāģēšanu. Uzmanību! Izmantojot ripzāģi, nekad roku netuvini asmenim. Izmanto bīdītāju, lai vadītu zāģējamo priekšmetu. Tā tiks pasargāti pirksti no iespējamās saskares ar asmeni un traumām. Kad detaļa ir nozāģēta, tad izslēdz darba galdu. Sasniedzamais rezultāts. Nozāģēt atbilstoši lieluma saplākšņa detaļa. Darbu beidzot, sakārto darba vietu un atstāj to tikai ar pedagoga atļauju.